Vidēji gadā viens eiropietis patērē 150 kg plasmasas. Un plasmasas patēriņš pieauga, jo mēs plasmasā iepakojam it visu. Ko iedzīvotāji zina par plasmasu un tā šķirošanu? Dodamies noskaidrot. Sveiks, piedalīsies mūsu akcijā. Jā. Tu būtu ar mieru piedalīties mazā eksperimentā. Šķirosim plasmasu. Jā, labi. Sveika! Labdien. Te mums ir tāds eksperiments, kur ir dažādi veidi atkritumi. Tu, skatoties uz to, var pateikt, kas tie vispār ir par atkritumiem? Nu, kā var redzēt, tas ir sadzīves atkritumi. Un, piemēram, ja tev mājā būtu tāda, kur tu šito liktu? Nu, dzeltena kaste, kur ir plasmasa un papīrs. Ja pie tevis nonāktu šāda tukša veļas mazgājamā pudele, ko tur viņi darītu? Es visdrīzāk liktu plasmasā, man viņa izskatās pēc plasmasas. Es viņus drīzāk vispirms izskalotu. Nu, ja tev mājās tāds ir, kur tu viņu liksi? Ir kā jau pēc sadzīves atkritumiem, bet, jebkurā gadījumā, ja man kaut kāda nepārliecība ar tiem atkritumiem, protams, es apstos, vai kaut kas te ir rakstīts, ko es šobrīd... Tu atpazīsti kaut ko tur? Nē, tur ir ļoti daudz sīks teksts, kaut kur jau jābūt vai no angliski, vai no latviski kaut kam tekstam, kā labāk šī atbrīvoties, bet, ja tomēr nav, tad, protams, pie sadzīves atkritumiem vienīgais jāpārliecinās, ka tas ir tīrs un tur nav nekā iekšā, tomēr kaut kas ir. Šo plasmasas iepakojumu var pārstrādāt. Piemēram, kas tas tāds ir? Tā, mums ir šeit plasmasas iepakojums no krējuma. Mēs to nedrīkstam met, jo mums iekšā šeit ir krējums. Es netvaršu, bet šeit ir krējums. Tāpēc mums vispirms vajag nomazgāt to traukumu, un pēc tam mēs varam likt pie plasmas, jo mums šeit arī ir 3 stūrīši, kuri paskaidro, ka tas ir plasmas. Ja pie tevis nonāktu tukšu krējumu, burciņu, ko tu darītu? Tad, kad trauciņš būtu tukšs, es viņu izskalotu un es viņu izmestu pie papīriem un plasmasām. Ja tev ir krējums mājās, ko tu ar tādu iepakojumu darīsi? Arī pārliecināmies, ka tīrs, tev vēl krējums iekšā. To, kas ir atlicis, tos visticamāk ielikt kaut kādā bioatkritumos, bet pašu iepakojumu noteikti sadzīves atkritumu, ja plasmas, un baigi es arī nevaru atrast. Kaut ko es te redzu, bet baigi knapi. Arī plasmas. Jā, arī plasmas. Jā, tas iedu bija dzeltenā sanāk. Plasmas dzeltenā. Tieši tā, dzeltenā, jā. Iepakojumu pirms izmešanas vēlams izskalot. Ko tu šo darītu? Veikalā samaksā 10 centus vairāk par viņu, lai pēc tam 10 centus dabūt atpakaļ. Ko tu šito darītu? Protams, mums katra veikala ir vieta, kur mēs varam atdot depozītu un saņemt par to naudas. Un katru reizi mēs varam apskatīt šeit, vai mēs drīkstam to likt tieši mums Latviju, jo dažreiz mums ir tādas pudeles, kur ir citas zīmes, kas tas automāts nelasa. Kur tu šo liktu? Vecā labā pudele 10 centi, depozītā tā jau likta. Bet tā vispārīgi gan jau iet arī pie plasmas. Paiecīgi maņi pasīties, vai te kaut kādi norādījumi ir. Jā, paldies par... To tu varēsi nodot. Bet, nodot, jebkurā gadījumā 10 centi, kā nekā. Vienu pet pudeli var pārstrādāt vismaz 7 reizes. Nākamais, ja pie tevis nonāk tukša čipušu paciņa. Es laikam viņu liktu pie sadzīves atkritumiem, jo man parasti liekas, ka tur iekšā viņa visa ir eļaina un paretīga, un ka tad pie plasmas viņi nevarētu likt, jo viņi tad varētu visu kaut kam citam tās eļas salikt virsū un sabojāt visu pārējo. Ko tu darītu ar tādu? Tā, metams ārā, pārstrādājums, PP, plasmas, vienīgais, kur viņš ietu. Tas ir folijas, tas nav plasmas. Bet pārstrādājums. Kurā no konteineriem? Zaļajā, dzeltenajā? Visticamāk ietu dzeltenajā, pat zaļajā, jo tās akurāt nav plasmas, tas it kā ir pārstrādājums, bet tas ir folijas praktiski, es nezinu. Grūti pateikt.
Tu gandrīz atbildēji pareizi. Jā. Tāds ir. Vai tu Aha. Nu, tas arī ir plasmas veids, bet es nav pārliecināta, ka mēs varam likt to dzeltena kasu. Man liekas, to var ielikt arī parasta zaļa, kas ir uz visiem atkritumiem. Čipsu paku, tāpat kā tetra paku, drīkst mest šķirotajos atkritumos, taču pirms tam jāizmet vai jāizskalo visas ēdiena atliekas. Ja kāds nezina, kā identificēt plasmasu, tas nekas svarīgi, vai tā nenonāk sadzīvus atkritumos un pēc tam poligonā un nekādā gadījumā vidē. Atkrituma apsaimniekotājs sašķiros un izlems, kur attiecīgie plasmasas atkritumi nonāks tālāk pārstrādē vai reģenerācijā.